Nākamā diena, rekur, visi pelda. Tur ir kā dzīvo tajās kartona kastēs. Tad labrīt Dubajā, jauns rīts. Pasūtīju KFC, jo Maks vakar pateica, ka viņam ļoti garšoja. Jā, metus ņem vienu. So bro, you have to try it. This is my favorite burger from KFC. I don't know if it's tasty in Dubai, but it's my favorite burger in Latvia. Es viņam paņēmu zingeri. Maizīte citā. Jā. Šitā ir ar citiem miltiem saldāka. Man liekas, Latvijā vistiņa sulīgāka. Šašotās? Šašotās. Mēs to jāpēd ātri. No. Bang. Tātad, draugi, lai jūs saprastu, mums tikko atnāca kaut kāds delivery guys pie durvīm un piedāvāja ūdeni reāli pa lēto, dzeramo ūdeni. Šitādu. Karš mēs samaksājam 22 eiro uz mēnesi šitāds ūdens. Ar šitādu devaisiņu, lai liet iekšā ūdentiņu. Tagad tikai garšošu, vai tas ūdens normāls vai nē, lieku visu šito konstrukciju. Tātad konstrukciju saliku. Tagad mēs ņemam. Man likās, tu viņu sapumpē un tad tu lai ūdeni iekšā. Viņš vienkārši tas spied un viņš pumpējas. Vienkārši turēt arī var. Man Latvijā šitādu arī vajag mājās. Zinu, ka es daudz dzeru ūdeni. Labs ūdens. Bet mēsls izmest. To jau neviens cits mājā to neizdarīs. Tātad, kas tas ir? Throwing garbage on the floor. Bļēc. Ļoti telefonu nomet tur lejā. What the hell is this? Šatā ir puciņas arī draugu truseļus. Liekas žāvēt. Tagad jūs varat aptuveni saprast, kā es te dzīvoju ar račiņiem, kuri nav pieraduši patstāvīgai dzīvei un nemāk pat veļas žāvētāju normāli nolikt. Tas ir medus, viņu mēs piedodam. Tātad, kamēr es te sēžu pīpējies, pasūtīju sev no Karīma zobu pastu jaunu, pasūtīju jaunu duša šampūnu, pasūtīju zero sugar liptoniņus, pasūtīju enerģiskos, kaut ko tādu. Viņiem tajā Karīma aplikācijā var pasūtīt gandrīz pilnībā, jebko. Viena aplikācija viņiem ir Karīma, saucas tā kā Bolts. Viņai pilnībā takša pakalpojumi, tu vari caur viņu īrēt mašīnu, tu vari caur viņu sūtīt ēst, tu vari sūtīt produktus, tu vari sūtīt dāvanas, tu vari sūtīt elektroniku, pilnībā visu. Un es pamanīju, ka tur var pasūtīt vēl home cleaningu, tu vari pasūtīt meistaru uz mājām, visu tā kā Bolt aplikācijā. Dubajā uztaisīt tā, ka tu vari dabūt visu, neizejot no mājām. Tāpēc, ja jūs mācāt uz Dubaju, izmantojat Karīmu. Un viņam ļoti daudz piedāvājumi, rekur, piemēram, es uztaisīju tikko pasūtījumu, man savācās noteikta summa, un man iedeva, piemēram, pa brīvu saldējumu. Kamēr es jums visu stāstīju, man jau no veikala viss atnāca. Lūdzu, skatieties, ko man iedeva Karīms. Karīms iedeva adventes kalendāru, akcijas uz spa ar promokodiem. IV therapy, lab test, AC cleaning, deep cleaning, pest control, salon laundry. Prosta cleaningu advents kalendārā iedeva W. Un rekur, bezmaksas saldējums. Un es paņēmu un daudz ko testam. Un rekur, manas higienas lietiņas. Un šitas izmaksāja viss 40 eiro. Bet tev dārgākais bija šampūns un zobu pasta. Sūdzēties vispār nevar, nav karoči overpriced. You gotta let me know if I could be your Joseph. Only tell you real shit, that's the T, no sip. Don't trip. Draugi, lai jūs saprastu, mēs ejam uz sporta zāli. Kur mums ir tas džims? Galā? Čāt, kā jūs iztēlojaties šito? Kā šitam vajadzētu nestrādāt? Aishal Speeds Dubajā džimā. Medus parādīs, kā vajag pareizi. Skatās, šā pieliks bikses. Kura vieta mums strādā darot šo vingrinājumu? Tur, kur spārni ir. Spārni?
Spārni. Viņš arī man spārni dodas parasti, kad es Red Bull izceru. Red Bulls parasti man ceļ spārnos. Okay, I cannot. Cik tu viņu svaru uzliki pirmajā reizē? Kāpēc tu viņu 40 kg pirmajā reizē uzliki? Nu, es teicu, lai viņš liek, kādu viņš var. Čalu viņš nekad sportzālē nebija, viņš viņam nezina, kas ir kilogrami. Viņam gan jau Brazīlijā visu pupiņā skaita. Tu izties kā Fortnite glideri lido. Meks pat nestās uz tevi. Labi, jāiet sportot. Kur mēs esam? Mēs esam pirmo reizi citā vēl vienā shopping mallā. Mall of Emirates. Mēs iegājām no mūsu budžeta rajonā. Tā jūs saprastu, Givenchy, Valentino, Balenciaga, Versace, Cartier. Mēs pie Louis V stāvam. Medus, es tev izaicinu kaut ko šitien nopirkt. Jebkurā veikalā, pilnīgi jebko. Aizies Balenciaga, kaut ko nopērst. Ko, bleģ, maisiņu? Čat, ja lai jūs saprastu, cik tas liels lifts. Tas ir reāli, ka viens dzīvoklis Latvijā. Hruščovkā nopērts un jau zinu. Man jāiet līdz tevīm. Tā, lai jūs saprastu, ir 5 naktī. What the fuck? Aizariet kāds viņus. Labrīt, draugi, šajā brīnišķīgā karstajā Dubajas dienā. Tikko pasūtīju ēst, mums ir atnācis arābu šaverma, kas ir kebabiņš, basically. Kartupeļi foršā garšvieliņā. Visi bračiņi šobrīd ir savos mītingos, pastrādās. Visi šodien izdarīs, ko vajag izdarīt. Šodien 24. decembris, šodien notiek Ziemassvētku tirdziņš Dubajā. Tāpēc mēs obligāti uz turieni aizmauksim, lai sajustu bišķiņ to Ziemassvētku spiritu. Tāpēc, jo kamēr mēs esam Dubajā, es vispār nejūtu tos ziemas noskaņojumu, tāpēc, jo šeit ir karstums. Pietrūks bišķiņ Latvijā, bet, kā es noskaidroju, Latvijā arī baigi nav tie labākie Ziemassvētku apstākļi visiem. Labu aptīti tiem, kas ēd. Pēc cilvēku pieprasījuma es filmēju mazāk ēdiena reviews, tāpēc jau viss saka, ka man vlogi pārvērš pa food review, bet bļāviens, šitas ir actually insane kebabiņš. Bļā, Meks, ne jau man nāksies skalīt tavu melno tīrsu. Dekuplē. Dekuplē, bļa, kaut ko. Šo mēs viņu kotletēs nodosim, bļa, ģipcainā. Ja saprot, cik mums ir grūti kaut kur iziet no mājas, mēs viņu reāli diršam. Nu, čā arī kad tu, bļa, tos apaus uzvilksies? Nu, kāpēc tu apaus vēl neesi uzvilks? Mums jāiet, tu, kruķainais. Meks, davai ejam. I'm trying to remember something. Say something. Bro, we need to go. Okay. Mēs izdomājam braukt ārā 6 vakarā no mājas. Cik ir pulkstens? 9. Kas ir melnais? Kur ir mūsējā lastečka? Oi, какая красавица, какая женщина. Kāda zuzīte. Ej, tu dirst, kāda zuzīte. Pie ruļiem arī kāda zuzīte sēž. Meks? Sveiki. Medus, es tev teicu pagaidi, kāpēc tu mūc. Un es čat šitā, viņi visu laiku mani atstāja un es dažreiz pazūdu no viņiem. Es neesmu vainīgs, ka viņš nevar skaidru un gaišu pateikt pagaidi. Apskaties. Oho, kur mēs esam? Ziemā! Ejam uz tirdziņu, draugi. Nu, čau, nezinu, vai tas ir tirdziņš, tās ir kāds 5 būdiņas. Bļa, izskatās, ka mēs tikām atpisti. Nē, mēs vienkārši īsto tirdziņu nokavējām, čau, mēs izbraucām 9 uz Ziemassvētku tirdziņu Ziemassvētku vakarā. A te tikai saldējumi kaut kādi augstie. Bad. Es īstenībā ļoti gribētu apēst kādu, ziniet, sardelīti ar kaut kādiem kartupelīšiem vārītiem ar kaut ko tādu. Nu, karš, ko Latvijā var tirdziņā dabūt ar karstvīnu. Šeit ir tikai saldējums, cepumi un vēl saldējums un vēl saldējums. Bet eglīte gan smukā. Tu gribētu karstvīnu? Zdragasīn. Ko tu vispār saki, Čari? Tu mums tā kā aksesuārs esi. English kutsei. Kroši medum viens Čarīts pateica, ka tirdziņš ir aiz mājas. Reku tas tirdziņš, kur mēs bijām. Tirdziņš aiz corner. Stūri tepat. Meks, you're gonna smoke šiša. Sveiki. Kur mēs ejam? Šitien iekšā? Jā. Čāt, kurš maniem ies uz dinner date. Šodien ļoti zestī, pa Zolīdo. Kroši mēs esam šiša loungeā. Te tirgu alkoholu, un es Dubajā nekad neesmu dzēris alkoholu. Alkoš actually nav tik dārgs, tā kā Latvijā maksā. Jā. Šeit ļoti forša atmosfēra, ļoti smuki. Bro, how do you do this? Tas būs tik nīži, ja viņš sāks klepot.
Kas tev berry, kaut kāds berry? Berry. Ogu kokčiks. Vai? Berry. Normāls? Labs. Un šitas ir viss. Mūsdienu paudze sēž telefonos tikai. Čāt, kāda ir jūsu Ziemassvētku noskaņa? Man, piemēram, es vispār nejūtos, ka esmu kaut kādos Ziemassvētkos. Mēs esam Dubajā, te ir plus 20 grādi, visi sēž. Un Ziemassvētku mūzika skan, bet tas nav noskaņojums, nezinu. Mēs čilojam, sēžam ārā. Meks vispār mums mēģina ieskatrot, ka viņam ir liels metamais. Mēs viņam neticam medu. Iedomājieties, čāt, kurš vēl no latviešiem sēž Dubajā, sagaida Ziemassvētku, ka aiz šo spīdu pie viena galda. Čātīm paskaties, ko mums atnesa. Mīta plateri kādu grilla. Jauns kokčiņas. Max jau pīciņu ēda. Max, pizza rating 1 out of 10. 5. 5? You said it's good. Mēdu šišiņu pīpē. Čirojam, ēdīsim tagad. Tu esi jēra kādreiz ēdis Latvijā? Vai ir baba? Man šitam jēram lieku normālu 8. Nu, pateikšu, nekā īpaši nav. Bet garšīgi. Es maltītē lieku daļa atmosfēras 8. Es arī lieku 8. 8? Max, Jā. how much you rated this meal? Bro, 9. Just not say 10. But like it's 9.5. Viņš saka 9,5, bet viņa mēdiens bija 5. Viņam matemātika ļoti sūdīga, bet, nu, ņemat vērā, viņš ir melns. Viss, ko mēs tikko ēdām, pīpējām un dzērām, mums kopā izmaksāja 187 eiro, kas nav traki, jo mēs esam krutā restorānā. Ņemat vērā, 60 eiro maksāja ūdens pīpē, tāpēc tas vispār ir nekas. Bija ļoti smukas Ziemassvētku vakariņas. Es īstenībā esmu tik pārēdies. Oh my god. Never gets old. Oh my god, ko mēs darīsim? Mēs mauksim uz kino, uz Anakondu. 180 dirham, tas 50 eiro no cilvēka, kaut kādas premium zāles sēdvietas. Nu, cerams, kinīts pa piģīti būs labs. Max, filma būs laba? O? Saprot. Klibo vien šimpanze. Klibo, loko klibo, tagad klibo. Zini to dziesmu? Oh, hell no! My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Iesim uz Anakondiņu. Roxy. Paskaidrs, cik stilīgi viņiem ir uztaisīt šeit. Šitā iedegās, ka tas sītot tādu zāli, kādas vietas. Mums ir platīna, mums ir 5. zāle. Mums vēl jāgaida. Kā tā ar cenām? Popkorns sāļais 24 dirhami, šīs popkorns 24. Latvijā cik lielais popkorns maksā kaut 10 gandrīz, ne? Jā. Nu, te ir 26, tas ir 7 eiro. Burgers arī tāds. Paļļot nevis vēl labais. Mums ir platinuma zāle, mums pateica, lai mēs ejam augšā. O, mums spalmojās bračiņš. Te ir normāls loungiņš, vipiņš. Var spēlēt biljardu, galda futbolu. Kas mums kokteļus jau nes? Kas tas ir ar iekstiņu, ar šotiņiem kaut kādiem? Kas pa brīvu viss jāņem. Tāda mums atnes kaut kādu ogu kokteilīti, kas tas ir, es nezinu. Bet nav alkoholisks. Diemžēl. Un kaut ir iekstiņi. Nezinu, kas tas ir. Bet šeit ļoti smuki. Forša atmosfēra. Nu, vairāk interesē, kādas zāles būs. Atpalikušais iet. Ejam, mums lež iekšā. Nu, kāda mums domā būs zāle? Nifiga beņķi! Bet tu dzirdi kāds noise cancellation zālē? Jā. Visi soundproof. Un mēs esam vienīgi. Mēs kā latvieši domā, mēs varam ņemt šitos pilentiņus līdzi. Es domāju, ka jā, viņi nepamanīs. Bračiņš čiro. Tāds bangers skan. Tu izvēlēsi kā pirmo ēdienu reizi vai kā otro ēdienu reizi. Lai tev nāk pēc laika, ķipa noteikta. Pastu, bleģi, var mocīt iekšā ķinītī.
Čali, tur ir steiks, es actually steiku paņemšu. Kā tu viņu ēdīsi? Pizza, actually pizza doja. Okī pa piņīti. Bišķī pa dārgu. Čari. Mēs esam Dubajā, brat. Ieprasim honest review pa filmu, par ēdienu, viss kā ir, un tad tiekamies. Tiekās. We're gonna reboot the thing. Indie style. 3 weeks. Run and gun. In the Amazon. 2 hours later. Kāda filma? Es ieliktu 7. Nu, 5, 6. Es ieliktu 7. 6, 7. Anacondas overall. Nu, nav tās insane filmas. Bet šitā bija rēcīga. Nē, zini, bija daži rēcīgi momenti, bet salīdzinot to visu filmu bija pārāk maz rēcīgi momenti. Jā. Es visvairāk dusmīgsies par to, ka viņi nepaņem zeltu Anacondas filmā. Es tā pieēdos pīciņu īstenībā. Kur ir melnais vispār? Max, did you like the movie? Bļā, kāds smukulis. Fucking taksists! 31. decembris. Šodien jaunais gads. Pēdējais smukais vakars šogad brīnišķīgajā Dubajā. Rīt jau sāksim jaunu gadu ar jauniem mērķiem un jaunām idejām. Kad šodien, brati, mēs pisīs darīt ģēli. Lielo ģēlu darīsim. Give a fuck if he like it, but he gon' respect the scripting. Yeah, I saw fun and games till his nigga tripping. Do the monkey shit. You always do. Bro. Zooloģijā. Tehnoloģijā. Sēžu gribam ar vienu, pīpēšīšu tam tālāk. Jo brīdī ir tālāk, mēs maucam. Sēžu gribam ar vienu, pīpēšīšu tam tālāk. Tāda pagaidām mēs nezinām, kur iet, tāpēc jau visur ceļi ir pārklāti. Daudz kur vajag, lai tiktu tikai ar aprocēm. Mūsu melnēs ar kruķiem rekur vēl kās aizmugurē. Bišķīm bārdaks. Tātad atradām spotiņu, kur apsēsties. Medus. Reāls tīvo gan šķīpacēne izrupījās. Iedomājieties, te tā kā tik nopietni vispār tām vietām ir, ka te cilvēki gan arī sāka rubīties. Redzēsim no šeit visu šovu, bez kaut kādām biļešu pirkšanām. 2 minūtes. Ko implementiem māja? Musariem māja. Eldrā sākās taču. Normāli izšāva. Atus. Laimīgi jauno gadu bračiņu. Laimīgi jauno gadu čatiņu. Wow. Sajūts. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Laimīgi jauno gadu! Jau beigas normāli izblietēja, ne? Jā. Ej, tu nost, ļoti smuki bija. Paskaties, mēs nogājām indiešu daļā Dubajas, kur visi sagaida jauno gadu. Paskaties uz zemi. Well. Konfeti vai mašīnas logi izdauzīties, nezinu. Well. Kurš gan tas varētu būt? Kā tikai mūsu brūnie draudziņi no Mumbai. I am Indian citizen. So, you kidding me? From Jalandhar. Wow. Redzēji salavecīšus? Puķi. Smuks Dubajas kanāls. Un ko te būvē? Čat prognozes, kas te būs, māja vai kazīts? Kazīts, iedomājies.